Čau visiem, tātad šīs būs vlogs, kas sāksies ar šodienu, piekdienu, un beigsies gan jau, ka droši vien svētdien, jo sestdien, rītdien, mums ir jubilejas ballīte, kas ir 50+1, kas ir mana tēta 50 un mana brāļa gadiņš. Tā kā jā, es jums izstāstīšu visu, kas un kā, lai es saprastu un zinātu, un tad jau es jums visu rādīšu uz priekšu. Ir tā, ka daudz, kas ir jau sen ir izdarīts. Ielūgumi tika jau sen uztaisīti, es liekas jau 24. gadā uztaisīju. Es arī mēs viņus izsūtījām pirms 2 mēnešiem, laikam. Un tātad 2024. gadā es jau tā kā sāku gatavoties, ja, tam visam. Ielūgumus ļoti ātri uztaisīju. Es domāju, galda kartes, nevarēju līdz galam izdomāt. Un es pagājušajā gadā es izdomāju, kādas būs galda kartes. Un es arī viņas uztaisīju. Un, protams, no sākuma bija ļoti daudz cilvēki, bet pēc tam daudzi vai vienkārši kaut kas tur bija, un tas samazināja vecāki. Un tagad šobrīd kopumā ar mums visiem kopā ģimenē, kas mēs esam, plus viesi, mēs esam kopā 24 cilvēki. Jā, tā kā galda kartes sen uztaisītas, viss kārtībā, un, ziniet, jūs varēsiet tās galda kartes un to visu procesu, kā es tieši gatavojos tam, jūs to varēsiet redzēt manā TikTokā, jo es katru nedēļu ielikšu jaunu video, tādēļ, ka man tur ir ļoti daudz daļas, un es nevarēšu uzreiz visas daļas likt, tāpēc katru nedēļu būs jauna daļa, bet tas būs pēc rīt, gan jau, ka tikai nākošā nedēļa vai kaut kad. Tā kā, jā, sāksim ar to, ka rītā visi ir, un es sev sūtīju no šeina kleitu, tas arī ir video ielikts, bet es jums vēlāk parādīšu, kā izskatās mana kleita. Kā izskatās mans paukstījums, tikai viņš būs šādā taisnā veidā, jo manu kleitu nevarēs redzēt, jo viņa ir ļoti gara. Arī manas kurpes. Un, jā, tātad šobrīd ir tas, kad šodien man mammai Omai būs jauns manikīrs, jo, jā, šitas manikīrs. Un tad mums būs tieši pieskaņoti mūsu apģērbam. Man ir tāda kā zilgani, tā kā ar ziliem gaišiem toņiem, tumši ziliem toņiem kleita, tā kā baigi smuki. Tātad, mums ir viesnams, mēs svinēsim viesnamā. Tātad, kas tālāk? Mums ir viesnams, mēs svinēsim viesnamā, un tas viesnams atrodas Bauskās novadā. Mēs tur esam jau bijuši, tur ir ļoti smuki. Tur ir kubuls, spirts un tā. Labi, es zinu, ka es kaut ko tādu jums stāstu, bet ir tas, ka es mēģinu izstāstīt to, jo jūs droši vien to nezināt, jo es to neesmu stāstījusi, jo es to esmu visu stāstījusi savos tajos video, kas ir draftos, jo es viņus nelieku, jo tas ir gatavošanās. Viss tas, ko es tur esmu rādījusi un stāstījusi, tāpēc jūs to varēsiet redzēt, skatoties tās visas daļas. Bet jā, šobrīd midzinu mazo brāli, tāpēc es te tā kā kustos. Un tā kā jā, ir tā, ka mums rītdien 1 ir jābrauc pašiem uz turien, jo mums 4 būs ciemiņi. Un ir tas, ka es esmu uztaisījusi ļoti foršas galda kartes. Un izdomāju ļoti foršu kaut ko, un man jāpasaka ir vecākiem, lai viņi nopērk 24 zilās pildspalvas, un vai nu zaļas, vai nu melnas, jo tas būs vajadzīgs. Tā kā jā, un ko es esmu jums vispār tagad izstāstījusi? Manuprāt, galīgi neko, bet es jums esmu pastāstījusi to, ko es jau stāstīju. Labi, ir tā, kad man ir sagatavoti visādi jautājumi par tēti, kas būs ciemiņiem jāatbild. Tad man vēl kaut kas bija izdomāts, un iedomājieties, es izdomāju runu tētim. Sanāca tā, ka man māsīca pateica, ka viņa ir izdomājis tētim, savam krustāvam, manam tētam viņas krustāvam dziesmu, un es izdomāju runu, un tā runa ir vienkārši basically vienkārši tik amazing, tā kā jā, es viņu mācījos, bet es domāju, ka es šodien pamācīšos vēl, un es jums arī šeit parādīšu, kā izskatās mana kleita, es jau teicu, kurpes arī jā, tā kā es aizmadzināšu mazo brālītes, jums parādīšu. Plus ir tas, ka mēs vakardien nopirkām alkoholu, jo kurš gan jubilejās un balītās nedzer alkoholu. Lai gan jā, man ir 18 gadi, es varu dzert, bet es neesmu, manuprāt, tas cilvēks, kurš reāli paņems un
piebuhāsies, kā to saka. Man kaut kas tev rāpo. Bet jā, es taču parādīšu, nerādīšu. Alkohols vienkārši basically mums ir salikts alkohols 3 vai 4 kastēs, jo alkohols ir daudz. Un tur ir vairāk tādi kā šampanieši, vīns, tādā ziņā. Lūk, tātad tas ir viss, ko es esmu sanākis jums, jā, galdakārtas ielūgumi runā. Vēl kaut kas viss sagatavots. Tikai atliek vienīgais sagaidīt rītdienu. Un, zināt, iedomājieties, šo te reāli gaidīju 2 gadus. Es tam gatavojos 2 gadus. Un man reāli ir tāds, ka kā šis jūnijas pienāca ļoti ātri. Tāpat kā rītdiena pienāks ļoti ātri. Rītdiena būs, svētdiena paies arī, un mums sestdiena svētdiena, un viss aizmirst par to. Tev vairāk nekas priekšā nav. Tā kā, jā. Tā parasti ir, ka tu tā kā kaut ko tik ļoti gaidi, tev tas beigās notiek, un pēc tam vienkārši viss ļoti ātri pazūd. Bet vismaz mēs to būsim izdarījuši, un tas būs ļoti jauki. Vēl ko es jums nepateicu. Es arī sūtīju no šeit dekorācijas, ka būs dekorācijas arī par dekorāciju likšanu, par balonu virtenes taisīšanu, būs karača video, vlogs. Nu, jūs saprotat, ka šitais te viss ir vlogs, tikai viņš būs kaut kā samalts kopā. Jā, kā es jums teicu jau, es jums savu kleitu, pelkstīmu un kurpes jums parādīšu šajā te vlogā, kā izskatās. Protams, es nevilkšu šobrīd virsū, bet es jums kleitu parādīšu vienkārši, kā viņi izskatās garumā un tā. Un pēdējā lieta, par ko es varu šobrīd pateikt, tas ir tas, kad rītdien mums šovakar, kaut kas mums arī ir jādara, un rītdien mums ir no rīta jāsavāc kūka laikam, no rīta aizbrauc uz tirgu pakaļ augļiem, pēc tam jāsavāc kūka, un tad es ar māsīcu, mazo brālīti, māsītas mammu un vēl kaut ko, mēs brauksim uz viesmu, mani vecāki kopā ar manu omu, opi, māsu, brāli. Laikam viņi brauks pēc tam, jo vēl pēc tam ir jābrauc pakaļ manam brālēnam no mūsu lidos, jo viņš tieši rītdien ap 1 ieldo Rīgā. Tā kā, jā, šis ir šobrīd tas, un tad mēs sanāk 4 ciemiņi ierodas, tad man tur arī viss, kas ir izplānots. Tā. Es domāju, ka būs baigi jauki, tikai tad, kad es mēģināšu teikt tēta runu, tā kā teikt tētim runu, man ir tas, ka man ir jāmēģina nenobīties, jo es ļoti ceru, ka mani kāds nofilmēs. Es ceru, ka mani jānenofilmēs, jo, zin kā, tam ir jābūt paliekošam, tāpēc, ka es to teikšu vienu reizi, kuru teicu, tā kā vispār nezinu. Tā kā jā, tiekamies kaut kad tālāk. Tad šobrīd esmu lapanā pie alkohola. Gājuši basically tie ir kastes ar alkoholu, kurus nerādīšu, jo es domāju, ka nedrīkst rādīt YouTube alkoholu. Bet jā, tā kā, kad šiem basically daudz ko dzert būs rītdien. Cilvēkiem būs daudz ko dzert. Bet ziniet, kas man basically, kas man to basically? Bet man diezgan garšo, man pašai reāli garšo šī tāds te. Viņš ir ļoti garšīgs, tas blue lagoons. Bet, jā. Tā kā šādi mans brālītis ir aizmidzis, un tagad man ir jāiet. Es jums līdz izstāstīšu, ko jāiet darīt. Tā kā ir tā, ka rītdien jau ir sestdien. To jūs jau zināt, jā, es jau esmu to teikusi. Un man ir jātaisa 60 groziņi. 60. Iedomājieties, tie ir 30 plus 30 vairāk. Labi, man viņi ir jātaisa, un vispirms jāuztaisa ir smilšu mīkla. Bet tas, kā es viņus gatavošu, tas noteikti būs tiktukā, jo es visus tos gatavošanas video lieku tiktukā, tāpēc, jā. Tātad es jums parādīšu savas kurpes, bet man ir vienādas kurpes man māsītes, jo man māsītes tādas kurpes atrada. Un tā kā mana kāja ir, manai kājai tā kā pasaka, man ir plata kāja, tad man šaurās kurpes nedara, bet look for this. Iedomājieties, jā, viņas ir netiesas, jo mēs māsītes staigājām ar viņām, bet šīs ir manējās kurpes, un iedomājieties, cik labi šis saskan kopā ar manu smuko zilo kleitu. Zin, kā es jums ielku šādu bildi no šeina, kā viņi izskatās. Es arī tev arī ielku to pašu, kas ir mana tā kleita, tikai, kā es viņu noskrīnoju. Bet jā, tā kā šādas te ir manas kurpes. Ļoti patīk, tikai ir tas, ka man ļoti sāpēs kājas, tāpēc es obligāti ņemšu līdzi savus čības, ar ko pārvilkt, jo es nomiršu no sāpēm. Tā kā jā, man šodien vakarā vēl ir jābrauc kaut kur,
Un tad es arī domāju, ja iešu vakarā dušā, jo es gribu uztaisīt smukas tādu rullīti, tā kā pasūtīju no Šaina, ar ko sataisīt matus smuki lukās, tā kā būs smuki. Tātad ir tas, ka vēl man ir skropstas, kas ir magnētiskās. Un, lai gan es gribēju ļoti pieaudzētās, bet mēs mammu neizgājām. Tāpēc mums abām būs magnētiskās. Tagad jā, es domāju, esmu ielikusi savu kleitu, pelkustīmu, mapīti ar visu, kas tur ir vajadzīgs. Vēl jāliek baltās papīra lapas. Tur vēl ir drēbes otrai dienai. Tad man vēl būs jāieliek māciņš, kur iekšā ir micelārais ūdenis, skrostas, latītes un kaut kas vēl, jo man ir Kristīna krāsos rītā. Tas būtu tik jauki. Bet jā, es teicu, ka es radīšu savu kleitu, bet es jums iepriekš teicu, ka es radīju kurpes ielikšanu šeit, kā izskatās mana kleita uz manīm. Tā kā jā, šobrīd es uznācu augšā. Uzvilku kaut ko citu, jo es ielikšu savu pidžamu mazgāties, jo es ņemšu rītā līdzi. Un, jā, es domāju, tagad būs 12. Es domāju, es varētu uztaisīt groziņus, iespējams. Tikai man ir jāuztaisa mīkla no sākuma. Tad viss būs. Tātad, turpinājums tam visam, es neesmu pilnīgi neko izdarījis, jo es gribēju gatavot keikiņu groziņus, bet manais brālītis pamodās, tagad es taisīšu sev ko ēst. Bet tas ir pilnīgi apmēram viss, kas ir no šodienas. Gan jau, ka vakarā, ka es visu saušu kopā un viss tā tālāk būs. Tātad. Viņš mēģina trenēties, karoči, jā. Karoči. Wow. Tūlīt. Mēs esam mājās, pulkstens ir 6:30 vakarā, ja es nemaldos. Mēs taisīsim manus nagus, bet pirms tam es uztaisīšu smilšu mīklu, lai beidzot uztaisītu groziņus vēlāk, jo 8 mums ir korekcija. Tagad es uztaisīšu ātri smilšu mīklu un tad. Vai arī pēc tam, tāpēc, ka mēs jāizvelk pa saldētavas. Tagad es viņus atsaldēšu un tikai pēc tam es kaut ko darīšu. Taču mēs tagad taisīsim nagus. Saki čau! Iekšēnes? Antons tauta arī tāda. Tad man ir jaunas uzacis un mēs viņam gaidām, kamēr mammas taisīs un vispārējais. Es vēl lūpējuši šofēri. Tad labāk vēl nāgi nav pabeigti, no viņas kā būs pabeigti. Un mēs brauksim uz mājām pēc tam. Un vēl pabeigas nagus taisīt. Un pēc tam es taisīšu 60 groziņus. Pirms mēs esam mājās, mums turpinām manus 4 nagus. Vai ne? Ir smuka. Sveiki, mīļie draugi. Pulkstens ir 10:30, ja nemaldos. Jūs zināt, es pat neesmu sākusi neko, jo mans uzacis, ja. Bet pirms mēs braucām uz uzacīm, kad man tikai novilēja, labajai rokai visas nagus apvilēja, un otrai rokai tikai īkšķi, un dažas stundas vēlāk man ir nagi. Tieši pieskaņot manai kleitai. Jūs jau viņu redzējāt. Un tagad ir tas, ka es laikam gribu nokrāsot matus, bet man ir jāsāk taisīt mīklu. Un es gan jau, ka es negulēšu. Droši vien, ka nē. Bet, jā. Šāds, bet tātad man ir šādi tas lomī no šeini. Tur ir man ielikt šitais, jo man būs kosmētiķiem. Manas skropstas, auskari, micelārais ūdens un batītes. Un vēl es ielikšu iekšā savas smaržas, dezīti. Un gan jau, ka vēl kaut ko, jo man šovakar ir jāpiņš šitie te. Un man būs ļoti ilgs darbs. Bet jā, nu kā es paņemšu līdzi ar savas otiņas. Beig šajā maisā ir visas dekorācijas, kas ir pilnīgi visas. Tās es neesmu jums rādījusi. Pēc, tur ir sveces baloni, tā virtene, tā kā cienu virtene, cienu dekorācija, baloni pumpis un vēl kaut kas. Beig, un kurš es jums rītā to visu rādīšu. Jā, es nezinu, ko es vēl ielikšu, bet man jāieliek kaut šorti, kas man tur vēl ir. Kaut kas vēl bija. Bet jā, es izdomāšu, kas rītīgi un tad, jā. Man būs kosmētika, es paņemšu līdzi šo te Peach Face Mist, kad jūs sapratāt. Tā kā tieši šobrīd, šajā pašā brīdī, izdomāt, ko tieši vajag vēl salikt iekšā. Jā, bet re, kur ir
viss salikts. Protams, mans kaķis nē, bet tur stāv, kas man ir jāieliek. Un pūkstens ir 11. Kad es sākšu to visu darīt, bet zin kā? Man ir tas, ka man ir vienalga, var tur būt kaut kādā naktī, tikai tas, ja es aiziet gulēt, es ceru, ka es pagulēšu kaut kādas vismaz 3-4 stundas un ar cerību, ka viss būs ok. Ir tas, ka man ir jāpamācās runu. Es runu neesmu mācījusies laikam nedēļu, bet man viņa ir jāpamācās, jo, ja es rītā pataisnu un bez mācīšanās to šaušu, es ieiešu galīgās auzās, bet jā, es joprojām neesmu, ka izdarīšu tūlītīšu salikšu, pamācīšos nedaudz runu un tad es eju taisīt. Man māsīca, Jana, viņa uztaisīs smilšu mīklu, tāpēc, ka manai māsai jāsataisi lokas. Rītīgs workouts, mīcot mīklu, kurai vajadzēs nākt 1,5 kilogramu, bet viņa sanāk 3 kilogrami. 3 kilogrami. Es vēl lieku uz pusstundu ledusskapī. Mīkla pusstundu stāvēs ledusskapī, nu jau viņa tur stāv dažas minūtes. Tikmēr es novākšu visu, kas nav vajadzīgs, un atstāšu brīvēt, lai taisītu groziņus. Pūkstens ir reāli 2:30 naktī, un es esmu izcepusi 40 groziņus, un man jācepjas pēdējie 20 groziņi. Es tikko uztaisīju šokolādes ganašu. Viņš šobrīd ir šķidrs, bet viņš sacētēs. Un man ir jāuztais krēms, un es viņu tikai pildīšu no rīta, jo man jāiet į dušā. Un es no rīta sapildīšu, man palīdzēs, tā kā viss būs čaka. Tiekamies no rīta. Viss būs ok. Tātad viss, es zinu, ka man kamera netīra. Es nenofilmēju, bet ir tā, ka man ir tā kā ieliek man tos vēl rūlus, jāizmigā mati. Es domāju, es viņus ātri tā kā nokrāsošu. Iespējams mazliet, un jā. Es iedomājos, man jāizstērts, bet esmu visu pabeigusi, visi krēmi ir gatavi. Krēms ir gatavs, ganaši ir gatavs. Viss tā, es eju mazgāties. Pūkstens ir gandrīz 4 no rīta, bet es eju mazgāties. Es ieaugšu krāsu, varbūt nedaudz matos, pasturēšu nedaudz, un tad, jā, tā kā kaut kā tā. Un draugus, tos gan es atstāju Janai, jo es nomazgātu, bet ir 4:15. Arī vienkārši tik uznāca augšos istu pēc dušas. Man ir jāslēg līdz galam soma. Jāslēg papīri, nu papīrs ilgu. Jāslēg vēl kaut kas, un tas būs viss. Tā kā, jā, kaut kā tā. Un man vēl ir, jāietiņ rūmis man tos, kurš tur kaut kur aiz balona ir. Un ir kur kopā, tā kā jā. Mani modina ar visiem iespējamiem veidiem, jo ir jāiet pabeigties groziņu. Cilvēks jātopaties. Es liekas, aiziet gulēt pirms 2 stundām. Pūkstens ir 9:52, un es taisīšu pildījumus. Es nestreso paši, tad viņš streso. Mēs tā kā tūlīt braucam pakaļ tortei, un tad mēs braucam uz mājām, saliekam visu pēdējais mats, kas vajadzīgs, un braucam uz viesnamām. Un tagad ir klādi 12, laikam, vai 1:30. Čau! Čau, Jāna! Tā, dažreiz viss notiek neplānot. Dažreiz es mammu vēlos sūtīt uz kosmosu. Viņa tā streso. Saprotu, ka mums pauž 3 stundas, bet stresot tik ļoti. Labi, mums mašīna neiet otra. Ar ko Kristīna brauc. Vienkārši, tāpēc, ka mamma sastresojas ar tēti. Vienkārši, ja viņa nesstresot, viss būtu labi. Manī tas arī dzēn stresā. Vienkārši ar manīm. Uz visiem vienkārši tur kaut kas notiek. Vienkārši pīzdā, tā teiksim. Tad mēs tikko braucam uz viesnamu. Rekur, Jana. Mēs sanāk uznesam tikko visu drēbes augšā, viss mans. Bet mana soma, kur iekšē man ir kleita, galda kārtas, tas viss vienkārši ir palicis
Pie vecākiem mašīnā. Tā izskatās, tā ir vieta. Un, ziniet, man bija tāda doma, ka es sēdēšu kaut kur galda galā, bet tā nesnāks. Tāpēc es sēdēšu kaut kur. Es domāju, būs forši. Labi, tagad tiešām es dodos. Jā. 5 vakarā, tātad ciemiņa rodas 4. Vēl vienu ciemiņu mēs gaidām. Dāvanas visi ir apsveikti un tā. Un sanāk, tagad ir tas, ka mēs rīt ēdīsim, pietrauks un mēs ēdīsim. Man jau ir so kosmētika iedomājieties, cik forši būs, ka mēs izdevi vienkārši izmantosim šo visu. Es vienkārši dievinu šo dienu. Šogad ir ļoti ilgi, un te būs ļoti foršas lietas un runa. Es piedzēros, ok. Reku mēs ar Kristīnu sēžam te pie ezera. Vienkārši ir tas, ka es esmu noraudājusies, jo es teicu tētim runu, kuru es gaidīju tiešām gatavojos tai, bet es beigās vienkārši sāku raudāt. Es gandrīz visu sākumu noraudāju. Un tāds video neeksistē tādēļ, ka tāda video vispār nav. Bet tas bija tāds emocionāls brīdis tāds ļoti. Un tagad mēs pāēdam, un tad mēs to darījām. Un tagad, kad visi būs pāēduši, man ir ļoti forša lieta, ko visiem būs jāizdara. Arī tev. Izņemot mani un tēti. Jo tas būs par viņu. Un es to zinu. Tā kā, jā. Tādi. Es beidzot novilku savu kurpes, jo man kājas šobrīd mirušas no kādu ļoti daudz stundu būšanas kurpēs. Kurpes un sekoju plikām kājām. Jo es divreiz nokritu un arī izmažīju potīti zālē. Tātad ir tā, ka 9:13 un mēs visi ejam kublā, pirtī un kublā. Un es jūkšu tagad savu plakstiņu. Jā, mēs to daram tūlītēji un te daudz cilvēku. Mums brālis mazliet spēl, jo viņam miegs nāk. Tikai jā. Ir 10:11 un es biju divreiz kublā un tā tālāk. Un pirtī un jā, sēžu kā kublā. Lasi man uzkārtīja uz dejošanu un tagad... Pulkstenis 4:30 no rīta. Un es mazo brālīti pirms kādas pusstundas aizmidzināju. Un es viņu midzināju ārā un es pierēju pati arī aizmigu uz krēsla sēžot. Un jā, mana māsīca, manas brālis, manas mammas krustmātes dēls joprojām ir kumblā, un ja tur būs vēl, kad viņi vienkārši garām nāca un teica, ka lai es negulu. Tad šī kur viņš guļ, tad kur šādi šobrīd izskatās. Vienkārši vienīgi 50. Vienkārši es tukšu. Tā kā ar labu nakti es iešu gulēt mazu brālīti augšā, un tad no rīta. Vai noskat? Big bands. What you got for us? Get playing law, fuck a comeback. Walked in with my hand on my nutsack. All hands in my pocket, this a dust stack. Dumb cash, blow it all with my dumb ass. Tryna give up. Tātad ir 2:30 pa dienu vakarā. Šodien svētdiena. Mēs mājās bijām ap 12:00.
Bija ļoti forši. Vakar es vienkārši spēlējuši, man ļoti daudz video bildes, bet video ir māsītes telefonā un bildes ir Kristīnas telefonā. Bet būs, jā, tur vajag jautri, tātad es domāju, ka tad, kad man būs jums saukšu to visu, vakardien bija ļoti, ļoti jauki. Es pirmo reizi vispār dzēru alkoholu, tādā ziņā tā kā, dzēru, jo es dzēru no sākuma vīnu. Pēc tam bija tie kokteļi, tie, kas ir pina kolāda, Blue Lagoon tā, un tad bija šampanietis, laikam, vakarā, bet tā es laiku dzēru sulu, kas tur bija kaut kā tā. Un ar šo nobeidzu šīs te šo 2 dienu gatavošanās logu, jo to es gaidīju ļoti ilgi. Es jums sāku to gaidīt kopš 24. gada. Un šis jūnijas 13. pienāca ļoti ātri. Un, protams, viņš arī ļoti labi un ātri pagāja. Bet bija ļoti jauki, tāpēc, jā, tā, bet būs vēl video arī šeit un bildes. Tā kā nākamie, tad arī būs tie, kur video ir bildes. Un es neizgulējos, aiziniet, kas notika. Es pamodos no rīta, guļot starp 2 matračiem. Sanāk, ja mums bija jau šitā, es pamodos guļot šitā, ka man kājas bija uz otra matrača un pārējais ir man uz otra matrača. Tā kā uz vienu matrača daļa līdz gurniem, un pēc tam kājas vienkārši nāk uz otra matrača. Ej, Oliver, stāvi blakus! Smaidat! Atvelk līdz krēslam. Anē, zini, kā izdarīt? Nav! Jā, nāc manā. Ejiet viņu, labi? Paskat mūsu krēsmus uz sopus, lai viņi nav ir apakaļ. Izmet ārā nākošā kirla iekšā. Ko? Puiši vēl! Vēl pēc, tu savu vecinīti izmetīs ārā, šo. Jā, tad vēl nākošais. Veči palīdz piecāties ābai. Veči palīdz. Robertas darbs. Aiziet, Ome! Ome, būs koncentrēties, pasties, kā mani pa zemi vilka smuļi. Aiziet, nākošais, plāni, sarauj! Auf Gras, brach, ai.
Dāmas šoreiz, tu esi tāda sprigana, tu varētu aizvietot arī. Cik jums ir braucēji dušīgiem? 1, 2, 3, 4, 5 jums, ja? 6. Jums ir 1, 2, 3, 4, 5. Nu, šitas būs tāds, ka šitā būs jādara pēc tam. Atpakaļ, nu tad ātrāk, johai, tas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tā 7, ja? Knīpa, kur tu esi? Jums ir mazāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nē, reku vēl pipars pakaļāja, nu. Viņš tikai, tas bija pipars, tā pie komandas, jā. Augstu vienu vismaz, nu. Es varu palīdzēt! Jā, Raul! Sēd iekšā. Nu, šitos pičku jūs izlasāsiet ātri, jā. Tā. Nē, 2 skuķi aizlūks, labi. Šitiem ir smagāka procedūra, jā. Meitene zemais kājām, jā. Vienīgais trakums ir iekāds meitenes. Jums visi 4 džeki jāvelk ir. Jā, visi 4 jāizsaka. Tā sasies mazlāk rītās palāti. Nu, ko esat gatavi, jā? Mirt, lēnām, vislām, jā. Āc!